Divu veidu ticīgie par baznīcu un karu. Mūsdienās ir tikai divu veidu ticīgie. Pirmie kristieši, kas ir piepildīti ar garu un patiesību, viņi domā par kungu un viņa gribas piepildīšanu, viņiem paliek apustuļu mācību un nes Kristus vaidību. Viņi ir kunga Jēzus Kristus mācekļi. Otrie ir ticīgie, kas piepildīti ar šo pasauli. Viņi jūtas materiāli, nauda, miesa, ambīcijas, viņi nes ir pasaules vaidību, lepni, viltus, atkarīgi no visiem gariem. Mūsdienu ticīgi iesaistas nesatrūzātai karam un sabrukumam nevar izturēt šo spiedienu, jo viņi ir vēsti uz zemes valstību, nevis uz debesu pilsoņu. Tāpēc Jēzus Kristus mācīja meklēties uz Dievu valstību, viņa taisnību un visas šīs lietas mums tiks piedotas kāds uzskainā parāda, ka visi Bībeles apkalpes notikumi, par kuriem pastāvīgi runāja un realitāti. Bieži cilvēki negribēja klausīties, daži neticēja un nesaprast, daži joprojām nesaprast, vēl klausīties tikai pozitīvu izklaidu. Bet tas viss ir lai jūs atpakaļ un runājot un brīdinājot šo pasaules vietu tautu un kārtību pārkāpt. Ar katru gadu rodas ar vien vairāk problēmu un konfliktu. Cilvēks ir iegājis apkurses laikā. Šīs problēmas var atrisināt tikai teorijā aspektā, tāpēc Kristus nāca uz zemes atdevis savu spēku apkurses baznīcai izraudzēt prāvu, svētku laiku un dzīvo gribu. Šīs laiks mums ir dots pārbaudēt grēku, novēlēt nepalaidiet to garām, saglabāt dvēseli, esiet visi mācekļi un tas kungs ar jums un jūs svētīt. Ja esat vienreiz garumā varbūt un tagad rakstiet mums vēdienās varēsim tikai iešēt konferences, kuras regulāri apmeklēt tūkstošiem cilvēku, lai kopā mācītos un lūgtu Bībeli. Ielīgi bez maksas, ar Dievs tevi svētī. Āmen.